Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Inga Zelča. Lielbritānijas, ASV, Francijas, Vācijas un Ukrainas augstākie diplomāti atlikuši plānus par tikšanos šodien Londonā par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, un tā vietā sarunas notiks augstu amatpersonu līmenī. Jau iepriekš ziņots, ka sarunās nepiedalīsies ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs, kas pēdējā laikā vairāk kārt ticies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Savienoto valstu delegāciju vadīs cits Trumpa sūtnis Kīts Kellogs. ASV miera priekšlikumos, par ko paredzēts spriest Londonā, iekļauta ideja, ka Vašingtona de jure atzīst Krimu kā Krievijas sastāvdaļu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien šo ideju noraidīja. Plāns arī paredz miera vienošanās ietvaros patlabanējās frontes līnijas iesaldēšanu. Ukrainas sabiedrotie cer apmaiņā pret jebkādu teritoriālu piekāpšanos saņemt drošības garantijas. Miljardieris Ilons Masks otrdien paziņoja, ka plāno maijā ievērojami samazināt savu darbu ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas labā, lai fokusētos uz savu elektromobīļu ražošanas uzņēmumu Tesla. Trumps bija apsolījis samazināt valdības izdevumus, uzdodot Maskam vadīt tā dēvēto valdības efektivitātes departamentu. Analītiķi ir brīdinājuši, ka Maska darbs valdībā kaitē viņa vadītā uzņēmuma Tesla zīmolam, un tas apstiprinājies jaunākajā finanšu pārskatā par šī gada pirmo ceturksni. Tesla pirmajā ceturksnī strādāja ar $409 miljonu peļņu, kas ir par 71% mazāk nekā attiecīgā laika periodā pērn. Tesla akcijas cenas šogad kopumā nokritusies par vairāk nekā 40%. Melnkalne ir atteikusies no pretendēšanas uz vietu ANO drošības padomē. Līdz ar to Latvija ir palikusi vienīgā kandidāte no Austrumeiropas valstu grupas un ar pārliecību skatās uz ievēlēšanas iespēju, atzinis Latvijas kandidatūras ANO drošības departamenta sekretariāta vadītājs Andrejs Pildegovičs. Diplomāts atgādinās, ka Latvija sāka kandidēšanu 2011. gadā, esot konkurences apstākļos ar Melnkalni, kura savu kandidatūru bija pieteikusi vēl 2,5 gadus pirms mums. Janvāra beigās Melnkalne diplomātiski informējusi Latviju, ka atsauc savu kandidatūru un koncentrēsies uz mērķi iestāties Eiropas Savienībā. Latvijas ievēlēšanai vajadzīgas 2/3 ANO dalību valstu balsu, proti 129 balsis no 193. No 193 valstīm balstiesības būs 191, lai gan faktiskā darbība drošības padomē sāksies tikai nākamā gada janvārī, ēnošana sāksies jau šā gada 1. oktobrī, un ANO drošības padomes dokumentus Latvija sākšot saņemt jau 1. augustā. Piektdien, 25. aprīlī 10:00 par jaunumiem turisma jomā Sēlijā varēs uzzināt tiešraidē Sēlijas turisma konferencē, informēja kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas. Maijā Aizkraukles novads plāno atklāt jaunu turisma informācijas punktu Neretā, Jēkabpils novads pievērsīsies Daugavas ūdens turisma attīstīšanai, bet Augšdaugavas novads maijā rīkos tradicionālo turisma triatlonu. Par turisma aktualitātēm ziņos visu Sēlijas pašvaldību turisma speciālisti no Aizkraukles, Augšdaugavas, Jēkabpils un Krāslavas novada. Konference būs skatāma kopienu sadarbības tīklā Sēlijas salas, Facebook un YouTube kanālā. Otrdien, 22. aprīlī 3:00 noslēdzās pieteikumu pieņemšana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grantu programmai Impulss. Šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 46. Līdz šim lielākais pieteikumu skaits bija 2020. gadā, kad tika saņemta 37 pieteikumi. Programmas mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem pilsētā īstenot interesantas biznesa idejas, radīt jaunas darba vietas un sekmēt remigrācijas atbalsta pasākumu ieviešanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grantu programmas Impulss konkursu vērtēšanas komisija ir uzsākusi darbu pie pieteikumu vērtēšanas. Jau šo sestdienu, 26. aprīlī, visās Latvijas pašvaldībās norisināsies lielā talka, kuras moto šogad ir Esam daba, esam kopā, esam Latvija. Atgādinam, pieteikties var ierodoties Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldē no šodienas līdz 25. aprīlim un reizē saņemot arī talkas norisē nepieciešamos maisus. Individuāli talkotāji, mācību iestādes un darba kolektīvi aicināti arī reģistrēt savas talku vietas lielās talkas oficiālajā vietnē. Studijā bija Inga Zelča, par ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio